Sekas. Šis video par intuīciju, uzticēšanos intuīcijai, plūsmai, dievišķiem impulsam. Es nezinu, interesanti, kā jums iet, vai kā tev iet, ja vai tu tai uzticies, vai tev ir bijis tā, ka tu neusticies, nepaklausi to impulsu, to iekšējo balsi, un pēc tam nožēlā, vajadzēja gan uzticēties. Vai tev ir bijis tā, varbūt, ka tu uzticies, un vēl viens, gan es auzās iebraucu. Un vēl man ir noteikti bijis tā, ka es viņai uzticos, es to izdaru, es tā kā domāju, tā darbībai tagad tur būs tāds un tāds rezultāts, un nav tā rezultāta. Un man ir aplausiens, un cik bēdīgi. Ar laiku, tad pirmais, ko es ar šito, cik bēdīgi, un to aplausienu ar laiku es iemācījos, ka rezultāts bija, rezultāts noteikti ir, bet viņš ir savādāks, un tas ir solis tuvāk uz to, ko es gribēju, un vienmēr ir jāturpina. Man ir noteikti arī bijis, ka es neuzticos un nepaklausu to balsi, un aplaužos, ir bijis, un ļoti bieži es vispār nesaprotu, kāpēc man kaut kas ir jādara. Man ir impulsi, intuīcija, dari to, dari šito. Un es nevaru īsti saprast, kāpēc man nav skaidrs. Un es izdaru, un man ir skaidrs, kāpēc. Un pēc tam es tikai saprotu. Un ļoti bieži tas ir pretēji loģikai, ļoti bieži tas ir pretēji mūsu veselajam saprātam, vai arī mūsu līdz šim esošai rīcībai, vai kaut kam, kā mēs esam izdomājuši. Bet vispār vienmēr, kad es esmu pati personīgi paklausījis to balsi, man ir noteikti bijis uzlabojums. Es nekad neesmu nožēlojis. Principā, jā. Ir bijis tā, ka tas rezultāts ir dažāds, ir bijušas šokējošas sekas, ir bijuši dzīvē reālas sagrāvis, ir viss jucis un brucis un gājis pa gaisu un bijuši pārdzīvojumi un sāpes, bet vienmēr gala beigās tas iznāk uz labu. Tā kā interesants iedrošina jūs uzticēties un klausīties iekšējā balsī tāpat. Zini, kāpēc man tas video man ienāca prātā par to, kad man bija kārtējais brīdis no plūsmas, no intuīcijas tā sajūta, kad ir jāpiedāvā rītdienas nodarbība, ja kāda nav, mums ir ceturtdiena un sestdiena nodarbības, tad bija vakardiena un būs rītā. Un ja kāda nav pieteikusies, jūs droši varat pieteikties, man bija tā pilnīgi intuīcijas plūsmas ideja, kā vajag piedāvāt nodarbību tikai arī sestdienas. Tas ir tāds impulss, piemēram, ko es nebiju plānojusi, es to nebiju domājusi, un bums. Un tā es to arī daru un sekoju. Tā kā ļoti interesanti. Es aicinu jūs, mīļās meitenes, sekot iekšējai balsī, aicinu ar viņu savienoties, aicinu viņu mācīties dzirdēt pēc iespējas vairāk. Tas noteikti vienmēr ir solis uz kaut ko labāku mūsu dzīvē. Bet čau, tiekamies!